hei, nu Čiuriju 7,5. Nu, kā tad iet sen neredzētie? Sen neredzētie kokudēji fani. Ir tā, kad nedēļas 3 točina nav filmēts vispār YouTube nekas likts. Un tad es izdomāju, ka, nevis izdomāju, bet īstenībā man kolēģis Timmer Trukers tur bija ielicis vīģi, es tur sāku bišķi skatīties un nebija laika visu nostīties tik milzīgu filmu garu. Bet uzsit man to filmēt gribēšanu atkal. Zin kā, es te maucu pa Latgali visu laiku maucu, nu jāmauc tagad ir, zin kā, ziema, maucam te pa trūmo uz vēla paraušanu. Un kaut kā nebija līdz tā filmēšanai, es nezinu, vai vienu brīdi vienkārši ir tā, kad, zin kā, es parasti filmēju, nu pirmkārt jau, lai filmētu, vajag iedvesmu, vajag garīgo foršu, vajag enerģiju, vajag to gribēt, saprot? Nevis tā, ka, nu kad būs video, nu kad jauns video, nu tu filmē video, nu tā tas nenotiek uz pasūtījumu. Bet nu vajag iedvesmu, un kaut kā nebija tā iedvesmu un gribēšana, un es arī filmēju to, kas man pašam patīk skatīties, ja. Un vienkārši visu šito laiku man vienkārši negribēja, es jau atskatījies jau līdz vēmienam tos kokus pats mežā un cīnījies te ar ķēdēm pa ērgļiem un vai kas tik nav sadarīts. Visi šitie, kas man bija līdz šim, 2,5 gadus filmētie kokudēji piedzīvojumi, tur nesūd no piedzīvojumiem nav. Visi piedzīvojumi bija pagājuši, pēdējās 2 nedēļas, visi piedzīvojumi bija vislielākie. Pa ērgļiem, negribot nācās tomēr padoties ērgļiem un ar ķēdēm un cīnīties. 2 gadus ķēdes nebija līdz, vienu reizi vai 2 reizes mūžā bija uzlīdz pirmo reizi, ja, 2 gadus atpakaļ. Tagad dabūju dienā pa 2 reizēm stīvēt virsū, stīvēt nost un skriet pa 15% kalniem augšā un lejā un ar trīcošām rokām un slapi muguru un dzeltenām apenēm un kas tik nebija. Un tad pēc nedēļas piedzīvojumiem ērgļās, pagaidzi pielīmēšu kameru pie krūtiem, ja, bišķi, vēl šitā te. Tad pēc nedēļas piedzīvojumiem ērgļos prom uz Latgali, davai pazūd prom uz Latgali, tur ir koki jāveidot. Vidzemē, tā kā pa spīti, nu nav, manā galā nav neviens koks, ko veikt. Un tāpēc jāplēš ir pa Latgali, un es jums teikšu, te arī cilvēki dzīvo, Džeki, Latgali arī cilvēki dzīvo. Lai cik jocīgi nebūtu, ja visu mūžu tā domāju, es vispār nezinot, kas ir Latgali, bet tagad visas iespējamās vietas, labi, Depilī nav būts, bet Rēzekne, Ludza, Viļāni, Varakļāni, Kārsavas, Šmārsavas, kas tur, karoči te vēl sestdien noplēs riktīgi gar Krievijas robežu, vēl nu reāli iet sēti pa pļauju, jā, milzīgs tons un sēti ar dzeloņdrātiem gar pašu Krievijas robežu, visu no Ludzas augšā, čik gar robežu uz Alūksni, uz 4+ apsis baļķis nodot. Un tad tie baļķi man tur gandrīz izkrīt ārā kaut kā 3-4, man vieglais apdzer, viņš man meta roku. Es saku, man nesapratu, pabraucu viņam garām, beigās pieturā apstājās, es jau sapratu, kaut kas nebūs ritīgi. Un tā arī bija, ka nebija ritīgi, jo tur bija baļķi bija izkrituši, jā. 3 vai 4 jau uz pusi bija jau karājās ārā šitā izliekušies. Es biju vienkārši šokā, ka viņi vēl nebija nokrituši. Nenormāli noplauku, uzreiz momentāli ķeksis augšā, pekas lejā, viss tur pārkārtoja, sakārtoja. Jā, reāli 10 minūtes līdz nodošanas vietai. Jā, tādi bija tie mani piedzīvojumi. Tādi bija man tie piedzīvojumi. Tad vēl es te badās pirms Ludzas, jā, piekdiena, te standarta virši, kur jābrauc ir soļķis ieliet. Un tad te pirms Ludzas piekdiena man bija viss perfekti izplānots, minūtē, kā es, 15 stundās iekļaušos, aizskriešu fiksu uz Gulbeni, nodošu tāru uz RDN, Bērza un tad atpakaļ fiksu uz krautu, uzkraušos. Un, principā, tur padās arī metīšu mieru, jo tur man nositīs 15 stundas un visu, un es sestdien arī strādāju. Un tad no sestdien no rīta es jau ar krāvu, jau 6 gatavs maukt uz māju pusi, ja, tur nodot kokus un tā tālāk. Dirst, man brauc un pīp, viss gaiss pazūd un visu vienkārši šosejas vidū apstājos. Man jau tur var kolēģi mirkšķināja ar uguniem, gan jau kā atpazina tā padās.
jo man jau vēl tā Buff Rider tas plakāts ieslēgts, ja? Un vienkārši uz šoseis ar avārijas gaismā un vienkārši stāv tā kā un nokrita man šitais te rezervas gaisa resīveris, tas bunduls vienkārši bija nokritis zemē un pārplēsts tā trūba. Pārplīst uz trūbiņa, ja? Un gaiss nāk ārā un viss, un ej tu nost, un vienkārši dubaks augstums, un tagad jācīnās, un tad mēģināja stropi viņu to balonu pieštrupēt apakšā, jo viņam stiprinājums bija izrūsējis, izpūs, un vienkārši nokrits zemē tas bunduls un vilcies līdzi, noslīpēt apakšu. Un tad to tur stropē, un tad tas uzgals, kur tā ātrais tas savienojums, kur ieliekās tajā munštukā, tas trūbiņa iekšā, to nedabū vaļā, un viņš īstenībā nemaz nenāk vaļā. Es tur nojājies un mēģinu viņu atskruvēt, un tāda man tieši līdzi nav. Nodirsos tur 2,5 stundas, un beigās līdz ar to viss mans plāns izjūka, vienkārši viss. Es knapi paspēju līdz gulbenei nodot kokus, un viss man 15 nosita un cauri. Es netiku ne atpakaļ uz krautu, 2,5 stundas neuzkrauties neko. Visi gulēju un sestdien no rīta tad startēju no gulbenes atpakaļ uz Lūdzu. Jā, tā kā piedzīvojumos, un tagad ar tās krautuvītes, bet tagad es jums vēl parādīšu, kur mēs te braukājam un kādu. Te ir kalniņi un tā tālāk. Tā kā jā, piedzīvojumi ir bijuši drūmākie, bet es saku, man ne līdz piedzīvojumiem visu šito te laiku bija. Te bija galvenais cīnīties un tikt. Ot šitajā te posmā, jā, pie Lūdzas. Kas te ir Martiri vai kas viņš te notiek? Te kaut kur arī būs šitajā posmiņā, toči no Apļa līdz Aplim un pie Lūdzes, un es te vienkārši vienā joslā stāvu, ne te malā nobraukt, neko vienkārši vienā joslā stāvu, avārijas gaismas jau tumsa, jau ej, tu nosties lienu apakšā, guļu zem kocīšu, un vienkārši man fūrs, dragā garām, es tur pārmīs, dirsā, tā bija kaut kāda melnā piekdiena, un tad vēl pēc tam sestdien tie baļķi gan izkrīt, un tad es būdiņu nedabūju vaļā, un tur jājos, pēdējā laikā tāda cīnīšanās man bijusi, jā, un neko es neesmu tā uzfilmējis, tā kā sorry, Jake, un tagad, kad sākšu filmēt, tad nekas nebūs interesants, ko filmēt droši vien. Gan jau, ka būs. Labi, es jau te pārāk daudz esmu noļarkstējis, davai tiekās tur, kur būs zemes ceļi un sāksies interesanti. Te arī, gabaliņš pa zeminieku jāpabrauc, līkumi, kalniņi, tur bija viens 10% kalns. Zin kā, pēc ērgļu 15%, tagad jebkurš kalns vispār pīpējot, zin kā, bērnu spēles liekās, tur telefons vienā rokā, smēķis otrā rokā, protams, es ākstos, ja, bet laikam to pieredzīt vajag, to dabūt to trako, lai pēc tam, bišķi mierīgāk braukt pa visiem parastajiem citiem ceļiem. Bet arī netrūks, jā, te kalniņi un leņķis, un tūlīt būsim līkumā, kur jābrauc tieši iekšā krautuvē, aiziet vasa ceļš. Un tur tāds stulps uzkalniņš un uzreiz līkums un kalniņš, un tur te nesen viens kolēģis bišķi palika, un man gan nagi pat niezēja TikTok uzfilmēt, bet, zin kā, tādās situācijās negribās jau, neviens jau negrib neko tādu stāstīt, redzēt un rādīt, zin kā, garīgais uz nulli, un laikam nebija šito te pretbuks ieslēdzis, un līdz ar to vienkārši mašīna apstāja nomir tajā līkuma kalniņā. Vienīgais kamerā tā sūdīgi redzēt, reku, tā esam klāt. Te zīme pagrieziens pa kreisi, un reku, te kā kalna galiņš, un aizies uz leju, un pa kreisi iekšā uzreiz. Un tad rēķina kravu, tev jānāk augšā ir. Mēs bez ķēdēm nākam, bet te vīri gāja ar ķēdēm, kad lielāks atkusnes bija. Mēs te sakaisījām ritīgi, te var redzēt, viss te ir bedres, mēs te esam norakuši un tepat ar fiskaru, izlauz zemi ārā, lai var ar lāpstu sakaisīt ritīgi. Te vienkārši tas švunku es ar 5. ātrumu nāku augšā kalnā, bišķi piespolē, bet uziet bez ķēdēm. Un tad te vasa celiņš. Un tad no vasa celiņa iegriezīsies vēl cauri mežu šitādiem te celiņiem, kur agrāk es ar moci būtu braucis un domājis, cik forši bezceļu taka. Tur tagad rulējam iekšā ar kocīšiem. Davai noņemšu kameru un pafilmēšu tā interesantu skatu, pamēģināšu uzfilmēt. Man ir vēl baigā ideja, es paņemšu kaut kādu, labi, to pēc tam. Un te arī ir tāds foršs uzbrauc no vasa ceļa nost.
un iekšā augšā stigā. Nu, te principā ar 6. ejam iekšā, nu, es personīgi. Te arī spolējot iet augšā. Tas tik slīka viņš aiziet pedāls grīdā, davai. Aiziet, malcam, kalniņš. Ir augšā. Šoreiz pat nespolējot, ok? Džekenes. Tūlīt būs episki kadri. Tā, pagai. Kā jums mans super selfie sticks? Super selfie sticks. Bļin, īstenībā jāpaņem. Moši var telefonu ar magnētu pielipināt un uzfilmēt kādu foršu telefonu TikTok video. Tātad, reku, mums jāņem šitais te bērs, ja? Bet baigi stulbo, taču kalnā viņš sanāk un te slīpumā sanāk krāmēties un mašīna slīd lejā pa kalnu. Jāatvieno piekabiri, lai nobremzējās, un tad vismaz nestum uz priekšu pa kalnu lejā. Bet, jāmēģina. Kaut gan tā. Nobrauksim maksimāli, cik var lejā nobraukt. Un tad mēģinās noķeksēt kaut ko tur. Tā. Jā. Kaut kā zemāk vairs nevar savādāk, jo nevarēs kokus paņemt. Es ļoti ceru, ka man te neslīdēs uz priekšu lejā. Davai, laižam. Man bišķi nepatīk, kā viņš stāv. Ir jau tāds slīpumiņš, nevar baigi augsti pekas celt. Pasties, piekabi ir galīgi kalnā. Labi, te ir sakaisīts smuki sakaisīts, kaut gan es bišķiņ stāvu. Ne tā, es iebraucu no otras puses nepareizi bišķi. Labi, mēģinās, nezinu, kas būs, tas būs, skatīsies, slīdēs. Sūds ar visu. Tā, kas te ir? Kas te nav? Bišķi jāpaceļ uz augšu savādāk. Nevar pekas nemaz. Tādā stulbā slīpumā. Labi, davai, mēģinās kaut ko kraut. Tā, ko, biedri skatītāji, ir jāmet miers, rubijam ārā beigt maiņu, ok, valsts Latvija, blā, ja, viss, arrivederci. Nav gan baigi ideāls variants, esam rekur Dagdā. Arī Dagdā cilvēki dzīvo, starp citu. Bija plāniņš, ka es tikšu atpakaļ līdz Ludzas krautuvei. Tad būtu bijuši kā 9 pulkstenis, kā reiz arī tur krautuvītēm esmu mieru, bet loģistika saplānoja bišķi savādāk. Te ir pa ceļam, ne pa ceļam, bet tā kā apaļveidā vēl vien krautuvīt, kur tad arī jāizlaiž būs. Bet tai krautuvītē es bijis nesmu. Un arī te jau sākās no pašas Dagdas, sāksies pa Zeminieku tāds rītīgs klucis, un esot kalni, esot cēlumi, esot kritumi, esot, jāskatās ir, un tāpēc man pat tumsu nepatīk jauns piedzīvojums meklēt, tas ir jau 100 reizes pierādījies, ka visi sūdi, kas notiek, tie notiek naktī, tie notiek pat tumsu 100 punktu.
Un es neiešu tagad eksperimentēt, meklēt kaut kādas jaunas krautuvas, kaut kur tur pa nakti, pa tumsu, tur nē. Tā kā 8:30 gandrīz, jā, un būs labi, metīs mieru. Jāuzēd vakariņas, nevar izdomāt. Tātad vai nu rīsi ar kotletēm un marinētiem tomātiem, vai roltons ar 2 pildītām, maltās gaļas pildītām paņķelēm, ko man sieviņa uzčinīja. Tā kā, un vēl olas man ir 10 savārīts līdz. Bet es jau 4 šodien apēdu, vienu vēl var uzēst. Labi, izdomās, tā kā jāiziet atliet bišķi, ieripoju kaut kādā parciņziņā, tādā līkumiņā nostājos un būs ok. Tad jāuzēd, jāparulē telefons un jāliekās slīpi. Viss, davai, te jau rīt skatīsies, kas te jaunajā krautuvītē būs. Davai. Ar labu naktī. Nu labrīt, no rīt, cik jauks šis rīts, lai katrs rīts nebūtu tik jauks kā šīs. Tāpēc, ka ir sasnīdis jokai ārā. Sasnīdis ir kā 10 ceņi, man liekas. Tā, sorry, man kamera ir pielikt pie džempera un jaka bišķiņ te traucē. Jā, sasnīdis, tu paskaties, kā sasnīdis, reāli virs potītēm, es nezinu, 10 centi. Te arī tā te iekšā braukšana, te tādi kalni un lejas, 2 kalni, kur man tagad būs jāforsē ārā braucot, te džeki viens vakar bija un viens šodien, bet labi, pa nakti jau sasnīga. Pa nakti šitais te viss sasnīga, bet tikko viens čalis atbrauc, paķēra reku papīrenīt un aiztinās. Tā kā, labi, bet viņš te arī bija iepriekš un, labi, nav ko te atrunas meklēt, ir jākrauj un jāņem un visam ir jābūt čiki, briki, hopi, piki. Rekur apsītas papīri un jāņem, bet nepatīk man aps, jo viņi slidīgi. Viss sasāls, te sasāls, tur sasāls, paskaties. Bet, jā, konkrēti, nepatīk man šitā te, un, zin kā, rīt vēl neviens neko nav, te jau arī droši vien, ka baigi nesteigsies neviens kaut ko šķūrēt, jo krautuvs, kamēr tu izšķīkst, lai kāds atbrauc kaut ko te izšķūrēt, tad, man liekas, tikmēr sen viss jau ir novākts, kamēr tas notiek. Bet, jā, te vajadzētu izstumt visu šito te līdz krautuvē. Un, jo tagad ir tāda putra, visi ceļi vienā putrā, visi ir viena putra. Otrdienas rīt ņemam šito apsīti un vilksim uz New Fuels Rēzeknē, jā. New Fuel Rēzeknē. Es tur jau vienreiz biju. Tur es vienreiz biju, tad vakar es arī biju jaunā vietā šitā te Latgranā. Kur tas bija? Krāslavs Latgranā. Tur arī nebija iepriekš būts. Jā, tagad forši, ka tu izbraukā kaut kādas visākas vietas, kur nav būts. Un tad tagad ir būts. Un tad jau nākošā reizē viss ir forši pa smuko. Tu zini, kur jābrauc, kas jābrauc, kur jāizkraujās, kā jākrauj uz galda. Šitajās granulās pirmās granulās redz, ka jākrauj uz visu līniju. Nevis tā kā, citās granulu investos uz tā kā no gala. Jā, katrā savu knifiņu. Un katrā jāatkoš tie knifiņi, tad jau nākošreiz ir daudz vieglāk. Labi, davai. Nav ko ļarkstēt. Jāsāk krauties. Sorry, Džeki, bet šito pirmo krāmiņu es iekraušu tādu. Labi, ne gluži sportinieci. Bet nekraušu arī līdz stojku galiem. Ja, man jau pirmkārt piekabas stojkas ir 2,70, ne tā kā citiem. Un platākas arī nekā citiem. Tā kā piekabas var ritīgo vēzumu aizvest. Jā, 2,7. Bet, jā, kraušu šitā droši vien kaut kā 2,50. Kaut kā tā, es saku, es negribu pirmo kravu pa šitos piesnigušo putru un pa tiem 2 kalniem, kas man te jāforsē, kurus es vēl neesmu forsējis ar kravu. Tāpēc bišķiņ tāds mīziens, bišķi tā uzmanīgi, akurāti. Pirmo tādu vieglāk paņemsim, nekas nenotiks. Nav jau arī tāli jāvēd, tā kā 50 kilīši, laikam līdz Rēzeknei, bet baigi dirst gribās. Es, protams, ļoti atvainojos par izteicieniem, bet nav vēl rīt funkcijas izdarīts, tāpēc, jā, bišķiņ spiež vēders puncīts.
Besī man te sniegi, gribu nokritīt, viņas īsti nesnāk, bet redz, ka mašīnā sakrājās tādas sniega kalni, ka pēc tam nevar dabūt nost viņas ar lāpstu, tur jākās ir. Bet, nu jā, tāda ir tā ziemiņa. Bet ķeksis arī lēns, kamēr iešancēsies, iesildīsies, jā, baigās kupens. Labi, nākat šurp, puļķīši. Labi, netaisnos savādāk, te viss man juks un bruks. Iztaisnos te. Un šitajās New Fuelā Reizeknē baigi forši, ka tur krauj ārā. Nu, tās arī tāds kā granulas. Bet tur vienkārši līberis izkrauj ārā tev un uzliek uz galdu. Nu, ar tādu interesantu sistēmu. Redz, katrā vietā savu sistēmu. Labi, pietiek te sistēmoties, davai kraujamies, beidzam ļarkstēt. Paskaties uz šito bluķi. Tur 100 punkāts iekšā dzīvo. Hei, veci! Veci lien ārā! 100 punktu tur kaut kāda dzīvo, jā. Bet, nu, tagad tur nekā vairs nedzīvo. Vedīsim vienu šķeldiņu. Tā, nu ko? Braucam ārā ar kravu, sākam forsēt kalnus. Tā, te bija laikam pirmais. Tā, te varēja ieskrieties. Nē, vai te vēl nē? Īsti nevar atcerēties. Tāds krūtīs mazliet kutina. Tāds jūtams uztraukumiņš. Plaukstas iesvīst. Un mazliet arī vaigi iesārst. Un mēģināsim tikt augšā. Ķēdes nav uzliktas, jo iepriekš kolēģis izgāza, izbrauc bez, uzbrauca, bet no mašīnas dažādas, šoferi dažādi, un skatīsimies. Tātad 7. Jā, te laikam bija. Te aiz līkuma, te arī varēs ieskrieties laikam. Tā, nevar jums parādīt. Baigi stulbi droši vien, ka nevar to sniegu redzēt. Tā, 7. Uzņemam ātrumu, 9. Ar 9. nebūs. Vai būs? Ir ar 9. augšā. Ok. Šitais bija viens, jā. Sūdi vēl nav beigušies. Kaut kur tūlīt būs otrs. Bet te forši sanāca ieskrieties. Domāju vēlreiz 7. Nē, 9. Tā. Nē, šitas vēl nav īstais kalniņš. Kaut kur tūlīt būs, kaut kur tūlīt jābūt ir. Tur bija tāds labs. Skatīsimies, kā tur sajies. Arī tāpat mēģinās ar 9. un tad redz, var pārmest 7. uzreiz vai kā. Tās pusītes nepārslēgšu, nečakarēšos. Savādāk viņš citreiz ieliekās, citreiz neieliekās tajos ātrumos. Johoidi. Tāda putra, vai kā te vajadzētu izstumt visu šitos te putru, visu šitos te sniegus. Jā, redz, agrāk es domāju, šitos te ceļus, šitās ceļus uzskatīja ar mocu braucot pa bezceļiem, jau laižam pa bezceļiem, offroadā laižam. Tagad vienkārši kocīti 50 tonnām. Labi, visi tagad nemuldam kādu brīdi. Es tikšu augšā kalnā un tad atkal turpināsim. Tā, kaut kur te aiz līkuma, man liekas, arī viņš bija. Tā, te bija lejā kalns. Kas mums ir 9. Aiziet, ej tu dirst. Nu gan man biksēs bišķiņ čuriņi iepil. Tā. Nevar īsti saprast, dot gāzi, bišķi piebremzēt. Nevar jau arī baigi lidot, ka neielido grāvī. Tā, mierīgi, gāzi. Pedāls grīdā, nē, pusgrīdā. Tā, maucam, ar 9. smuki iet. Pedāls grīdā. Aiziet! 9. smuki iet. Un, te jau es redzu jau finish line, uzvaru. Karsēja meitenes vicina pušķus.
kauss un šampanieši līst. Jā! Easy, vispār ar 9. Vispār satraukumam nebija pamata. Pagai, ja šitais bija tas, varbūt te vēl priekšā ir vēl kāds. Pagai. Labi, šitais tāds īziņš, pīziņš. Skatāmies, kas mums te kartē notiek. Nē, nu it kā. Ui, tagad gan te bišķi sadirsos 7. Nu, paskatīs, vai tev... Nē, nu, laikam jau viss, man liekas, vai nē? Vai nifigā? Ej, tu dirst, tagad būs īstais, man liekas, jā. Wow. Jā, es šitā līkuma bija. Ej, tu nost. Te tā, izņemam līkumu. 7. Ej, tu dirst. Nē, vai nē? Blin, nu jau es pats esmu saputrojies, kur te bija tie kalni, kur nebija. Iekšā te brauc. Vai jā, vai nē? Nē, nu te jau vairāk nav, man liekas. Ejo, te es būšu pievārējis visus tos ķipa mega kalns. Nē, vai tomēr viens te slēpjās vēl aiz stūra? Nē, te neslēpjās. Nu tad jau būs visi veči, veči un veicenis. Tad būs visi, esam pievārējuši. Labi, viss, maucam uz Rēzekni, kā sacīt, jāsaka, Rēzekni. Tas nav uzbrauciens, tas ir novērojams Rēzeknes izloksnē. Lapsi, Liepais izloksne, lapsi, laiž uz to gateru. Tā, pusdienlaiks. Jāuzdod pusdienas, bet pirmkārt jāiet vietējā veicī. Esam ciematā Pilda, saucās Pilda. Es jau te ņīredzu pirmoreiz, kad braucu, domāju, Pilda, te droši vien, ka Saminīta Pilda, Samagoņčika kaut kur Pilda. Bet nu te tāds mazs ciematiņš, nu pirms zeminieki, pirms Krautūs, kaut kāda skola, tur arī laikam kaut kāda pagastmāja. Un te vietējais veids. Īstumā normāls veids ir ritīgs unīts, tur pat naglas nopirkt var un dažādi izmēri. Tur ir principā viss. Tā kā labi ies, jānopērk kaut kāds ūdens un enerģijas dzērieni, kaut kas padzert piens, kafija ir no rīta un šo un to. Un tad jau uzēdīšu. Pafilmē, kā skrāmē, dirst. Nevar normāli piebrīd krājas tikai. Tā, blin, varbūt šitā uzlikt. Blin, nu nebūs ģēla šitais te. Gaismas tieši spīdēs. Pagai jāizrubīt tās aizmugurējās gaismas. Davai. Nē, nifigā. Nē, šitie nebūs ģēla. Nav kur normāli uzlikt, uzstutēt. Nevar tā kā aiziet malā uzlikt, tāpēc, ka visur ir kupens. Nebūs jums skatīties, kā skraujos, vai arī būs. Un jā, šitie arī nebija magnēti. Ir ideja! Taču stoikas šitās te, pie šitām stoikām magnēts likās klāt. Davai, tūlīt uzliksim tā magnēti un būs. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep. Kā vīri ar pusiņu grāvī ieplēsuši. Jā, šodien jāuzmanās, ir tāda putra uz ceļa. Jo. Trādī-rīdī-rītīrā, tralalā. Nu ko, esam Krautuvē, mums tagad baigās funkcijas, tūlīt notiks, ej, tu nosi kāds kupens.
Tūlīt notiks baigās funkcijas. Mēs divatā, 2 zeļi, 2 meža veči maucam iekšā mežā un krautuvīti. Te principā pa ceļu apmainīties nevar. Tāpēc te ir apgriešanās vieta, smuks aplīts. Blin, cik smuki snieg. Ritīgi romantiski tāds smuks mežiņš, mežā zaķīši, lapsiņš un lācīši. Un veči cīnās ar sniegiem. Bet jā, plāns tāds, viņš brauc tagad aiz manīm. Viņš man speciāli iesūtīja, tēloja, ka viņam tur, kaut kur tur benzīna kā jāiebrauc. Lai es vienkārši pirmais brauc un ieminu pēdas iebrauc. Jo, ir sasnīgs. Tas ir reku, kas vakar sasnīga, man liekas, 10 cm. Un pa vakar naktī arī 5 cm ir jau vēl piesniguši klāt. Tā kā, bļāviens, kas tur pa putru ej tur ratā. Man jau mīziens, es nezinu, kā mēs ārā tiksim. Es reāli nezinu, kā mēs ārā tiksim, jo es tur spolējot visur. Nāc tur tāda putra līdz ceļiem, es nezinu, te vajag šķūri steidzami. Bet, jā, kur jānāk iekšā pa kalnu ar ieskrējienu sesto, spolējot augšā un riņķi apkārt. Ar tās baigi šaurais līkums, tur piekabes pirmo reizi bišķiņ noskrāpēja to koku, savādāk nevarēja izgriezt. Tad mēs abi maucam tur krauties, tur es laikam, pirmais kaut kāda augsts, tad viņš ņem, te rulējam ārā, bet, es tagad pastāvēšu un uzfilmēšu, kā viņš te nāks, kā viņš te lidos. Viņš teica, 7. ejot, ar 7. lidos te augšā. Ja viņš vispār tiks līdz šejienē. Kaut gan es jau tagad pēdas ieminu, tagad jau ir bišķi cilvēcīgāk braukt. Es ceru, ka ārā būs vēl cilvēcīgāk. Tagad jau tad būs 2 mašīnas jau ienākušas iekšā. Cerēsim, ka ārā tiksim vispār no šejienes. O, Johaidi! Tik aizņemts bija TikTok filmēšana, ka aizmirst kameru ieslēgt YouTube. Rekur viņš jau uzplējas augšā, blin. Rekur viņš te nāca pa šejienu smuki augšā. Blin, tik forši kadri, ka viņš ieeja TikTokā noskaties, redzējuši. Jā, filmē YouTube arī kāds gabaliņš. Reku nāk sūrais. Reku sūrais nāk. Rociņš trīc droši vien. Aiziet. Un ir veiksmīgi. Hadžimē! Ir jaunas dienas, sākums citai gals. Nē, sauc kāds atpakaļ. Ko? Ir jaunas dienas sākums, citai vakar bija gals. Ir drūmākais dubaks vienkārši. Vienkārši mīnus. Labi, jau vēl nav drūmākais dubaks. Drūmākais dubaks būs rīt un parīt. Mīnus 25, mīnus 30, wow! Tagad arī dubaks. Jāiznes vistiņā. Kamēr es sīčus veidu ārā uz skolas busiņu, uz bērndārs busiņu, tikmēr suns pusķops ar auspārslām izmērcētām norīs. Tā kā badā būtu. Jāiznes ir silts ūdentiņš vistām un, es pat nezinu, kā viņas. Es ļoti ceru, ka viņas vispār izdzīvos, čau dāmas, līdz pavasarim. Jā, bet te jau nemaz nav tik augsts iekšā kūtī viņā. Bet, paika gan kā ieber, tā viņas aspasties ūdens. Pilnīgs ledus klucis vienkārši. Tāpēc mēs katru rītu, katru vakaru nesam siltu ūdeni. Jā, uzbļauj. Siltu paēdienu, paska jau lec jau. Rīmes. Davai uzriet. Ir arī 5 solas, bet tās fiks jāsavāc, jo tās jau būs sasalušas. Tā. Pirkstā knāp. Tu neknāp pirkstā, man. Pēnos. Maizīt. Čik, hop. Tā ir čaļi, kad dzīvo mājā, milzīgā mājā, milzīga teritorija, plus ar malkas apkuri. Un, kad tu netiec mājās, tad ir dirsā. Ir vienkārši dirsā, Sieviņa viena ar maziem bēbiem cīnās un malkas jānes. Un plus uz darbu vēl jāiet, jo agrāk viņi negāja. Bet tagad viņi sāk strādāt, jau kāds mēnešus. Nenormāli viss uz kakla sievišķim, tāpēc
tiklīdz es tieku mājās, tad es momentāli uzreiz jāsanes ir malka. Pasties, cik man daudz pudeles. Dzīva nauda mētājās. Tā kā tas vismaz 20-30 eiri mētājās. Un īstenībā malka arī iet uz beigām. Ar šiem trakiem mīnusiem ir jāžarī vienā žarīšanā, tāpēc es nežēloju, es žarīju, lai te ritīgs karstums ir, bet, jānožarī viss, un īstenībā vajadzēs drīzumā pasūtīt vienu krāviņu kaut kādu sausu, lai atved. Tā kā, ja tu tirgo malku un gribi man atvest vienu krāvu gatavu sausu kurināmu, tad sit ziņu. Un īstenībā, man liekas, kamēr salas un ziema vajadzēs sarunāt, arī vienu krāvu atvest no jau nākošu gadam ar kocīti. Tā kā tādas tās ģēles, sākumā visas fiksi saimniecības lietas jāizdara. Šodien nāc iekšā ārā augsts. Un tad var doties darbā atkal. Starp citu, kamēr es neesmu aizmirsis vēl viena lieta. Man kompim otrs monitors nestrādā jau sen. Un tad man viens gudrs čalis paņēma man kompi, patestēt kas ko kā. Un izrādās, ka man vajag jaunu videokarti. Es no viņiem ne sūdu, ne rubīju, bet iedomājos varbūt kāds datortārps. Labā nozīmē datortārps. Skatās man vidīku un mētājās mājās kādam kādu videokartu. Un uzsīs man ziņu, paņēmuši pa draudzīgu cenu vai kaut ko tam līdzīgi. Vienkārši viņi tur ir 100 gadu veci un viņai vairāk neiet. Tur tie porti vai kas tur. Un nevar otru moņiku pieslēgt. Vajag jaunu videokartu iebāst. Ko, lecam un laižam ar samokātu un apsis baļķīšiem. Jāiek kurbuletas zirdziņš un jāpārbauda stropītes. Un jālec un jālaiž uz alūksni, uz 4+. Nodosim baļķēnus un tad jau skatīs, uz kuru pasaules pusi sūtīs, uz kuru pasaules pusi Latgalē sūtīs, kur visvairāk sniegi. Tā, ko, ir laiks uzsportot vīri un sievas, jo šita ir tas kalniņš, brauc reku no Krautos, un te ar 5. jāmauc reku augšā un tur. Un mēs jau te bijām kārtīgi sakaisījuši, bet tagad pēdējās pāris dienas te ir kad 30 centiķi sniegs sasniedzis. Un loģiski, reku te ir šķūrējis, bet viņš pipuks. Labi, viņš te bišķiņ tā čupiņa atstājis. Labi, skatīsies. Te nav varianti, es reku gāju lejā, es lēnām bremzēju un vienkārši piekab, man šķībi vienkārši slīd iekšā. Te bez variantiem te jāņem ķeksis, jāizrok caurums, jādabū smilts un te vienkārši kārtīgi viss. Jo te ir, te ir slidota, es pat nezinu, varbūt ķēdes jāliek. Mums jāiebrauc Krautuvēm, ķēdes jāuzliek. Te ir dirsā vienkārši. Wow! Es domāju, ka es to sakaisīšu. Te vajag visu sakaisīt. Te. Un vēl gabala virsū uz ceļa, lai es tiktu augšā, bet man tās čujas, ka es uzlikšu ķēdes. Sākumā arī sakaisīšu, protams, jo te čalis ar visām ķēdēm iestrēga. Nē, te ir sākumā sakaisam kārtīgi, un tad vēl Krautuvē iebraukšu, uzlikšu ķēdes. Tā, ķeksēsim kaut kur tuvāk ceļam un tuvāk grāvim, tuvāk ceļam, lai man mazāk pa sniegiem kupenām jābrien. Skatīsies, kur var dabūt smilti. Zemena smilti. Ciets tā kā akmens. Te ir kaut kāda smiltiņa. Ok. Dirsā, nē, jāliek ķēdes. Jāliek ķēdes, tāpēc, ka nav varianti. Vismaz pirmajā reizē es jau šito te esi izbaudījis. Labāk uzliek ķēdes, un tad tu droši var vālēt. Cik droši, jo te jau visām ķēdēm ir kā ir. Vēl jau Krautuvē neesam iebraukuši. Krautuvē arī var būt pakaļā.
Nevis var būt, bet būs. Tā kā šitāds te kaudzes ar sniegu sasnigušas drausmas. Tur jau nav ceļš, tur ir krautuve. Tur ir krautuvē, kur nekā nav. Tā, uzreiz izkaisam te. Tā. Tā, viena ķēde mugurā, liekam otru ķēdi mugurā, viss pa smuko, bet es ļoti ceru, ka vispār ar visām ķēdēm varēs te uzbraukt, jo te ir pakaļā, Onka grib paskatīties, kā es cīnos. Vai arī grib te tikt iekšā pavēros. Jā. Tā, no krautuvas veiksmīgi tikts iekšā un tikts ārā ar kravu. Tagad ir jāpievārē šitais kalns, viss te jāmauc 5. tāpadās kā visu laiku, ja? Un jāmēģina maukt augšā. Iesim tolīt augšā šitajā kalnā, kur es te sakaisīju. Būs vai nebūs, saldējuma busiņš, malā, nost, aiziet, bafsmauc, aiziet. Ir ar 3. 5. pārliekam 3. un mizojam augšā. Yes! Kurš ir kings? Tanks, rītīgs tanks. Karoči vai kaut kur iedzīt pēdas kaut kādā krautuvē, kur vispār nav iespējams izbraukt. Zvans taču tankam, tanks aizbrauks un iedzīs tev pēdas. Kaut kāds kalns jāpaņem, kur vispār nav ņemams ziemā. Taču uzzvan tankam, tanks izbrauks. Tanks paņems visu priekšā. Viss. Tā, un, protams, ir arī pēc brauciena funkcijas jādara, jānoņem ķēdes. Jā, redz laiki, jo bišķi pačakarē visām tām ķēžu likšanām nost virsū, cimdi, slapji, drēbes, dubļainas, viss, vajagā ņemšanās, un nāgi atsaluši, pārsaluši. Pagad bišķi ar to ļarkstēšanu. Kurī. Jā, tāpēc jau, es negribu tās ķēdes likt, bet nav jau varianti, ja šitāda krautuve. Redz, šitik grūti nebija gājis man te augšā. Viss bija ritīgi uzslidināts. Es jau visu laiku bez ķēdēm te gāju virs augšā. Bišķi, zinu, tur bija sakaisīts un maus bez ķēdēm, bet tagad ar visām ķēdēm. Pirms tam es nemaz ātrums nepārliku. Vienkārši 5. kā mauc, tā arī uzmauc augšā. Tagad es dabūju 3. pārlikt, jo purni jau arī stūma projām. Nevar jau baigi ieskrieties. Spurnu stum kupenā iekšā, tāpēc tur ar 5. tā, te ir baigi jāpīpē un jātestē un ar jāizšķuko viss gājiens sīk un smalki, kā darīs. Esam Vorokļonos, jā, pareizi, Vorokļoni. Satik pāris subscriberus, papļāpājām. Viens un otrs, es domāju, jāuzfilmē, ir jāparāda gatarīts. Gatarīts saucās V55. V55. Maucam, izkrausim resno tariņu un lidosim atpakaļ uz Ludzu.
Tā, galds kaut kāds. Jā, es viņam saku. Es pirms tam nezināju, ka te arī cilvēki dzīvo Latvijā. Tā, aha. Tur brauc līdz galam pa kreisai rokai, tajā tur būs galā. Attīrīties tepat uz vietas? Skaidrs. Nu, davai. Iedevu čaļiem pāris uzlīmes. Man īstenībā jāpasūta vēl šitā te forši cilvēks, kurus satieku, kas redz, kas skatās mani, ja, tur seko līdzi, Viģiks man skatās. Tiem forši tādi, zina, iedot tāds suvenīriņi, ja, uzlīmīti, tā kā šī man divas bija, iedevu vien tādu, otru šitādu, lai iedod otram čalim ar. Tā kā, jā, pa kreisi, kur viņš teica, te jākrāmē vēl līdz galam. Vai te vai līdz galam? Vai kur līdz galam? Vai te līdz galam? Jā, davai, krāmēsim te. Pēc tam tik jāsaprot vēl kā ārā izbraukt no šitā gatarīša. Jā. Labi, metam ārā un jāpasūta, būs jauns uzlīmes, lai ir vēl čaļiem, ko iedot, kas, zin kā, kas atpazīst. Ja jūs man satiekat, zin kā, un skatāties tur YouTube, ko pasaka vecais iedo uzlīmi, ja ir, tā tīri, zin, simboliski suvenīriņi. Ja man būs, es iedošu, bet man baigi daudz nav, man pāris, laikam, man mājās ir. Pāris te ir līdzi, tad būs jāpasūta vēl kādu. Tīrsāk hidrolika viss sasalus, ķeks skala knapi kustās, gaiss augstu pūš, pilnīgākais ledus laikmets, bet baigies sūdi ir, kur fiskars laikam kaut kā dubļi palikuši, es tur pēdējos kokus, ka ņēmu, un tā kā piesās sasals, netaisās vaļā, bļien. Negribās kaut kā salauzt arī, tā uzmanīgi. Uzmanīgi, ritīgi uzmanīgi. Uzmanīgi baļķi izmet ārā. Kaut kā, daudz, ka nesalauž. Vai taisies vaļā? Kaidi ir ārā. Džeki, jūs redzat, kur es iebraucu? Es braucu uz Stora Enso skulte, jomajo. Jūs iedomājaties, cik es sen šite nebija bijis? Pusgadu vairāk. Nē, vairāk. Ja es vasarā pabeidzu tur strādāt, vasara brīva, un tagad es te jau 5 mēneši apmēram šancēju, un es vēl nereizi nebiju skultē bijis, skultas ostā. Satikšu vecos čomus, ieņēmējus, mērniekus, iekšā laidējus un visus pārējos. Bļien, ritīgi tāda krūta sajūta. Tāda sajūta, ka es esmu atgriezies mājās. Reāli, tā kā mājās iebrauc vienkārši tā. Fiks, ātrumu jāsakruķī. Jūtos kā mājās, Vedam bērns papīrenīt. Es šito te Viģiku laikam pabeidzu pēdējais ieraksts, man bija kaut kāds nedēļas 3 atpakaļ. Es saku, es kaut vai 2-3 nedēļas atpakaļ es safilmēju visu šito, ko jūs redzējāt, un tagad es tikko piespiedu kameru, man nav sanācis ne samontēt, ne arī filmējamais ir bijis iekšā, tā kā jāsaņemās būs un kaut kā jāpabeidz šitais te. Ar šito ostu visdrīzāk arī tiks pabeigt šitais Viģiks, bet jāizbrauc vēl jāizkraujās un tad vēl pāris vārdus uzmuldēsim. Tā, nav nemaz tik traki, 2 mašīnas iekšā tikko iebrauc un 2 rekur rindiņā, es esmu 3. Viena tā zilā, pirms manīm tikko piebrauc. Tā kā galīgi nav sūdīgs rādītājs, ņemot vērā to, ka viņiem tikko bija pusdienas pārtraukums. Tā kā būs čiki briki, vecā labā skultīte, ej tu nost. Reāli tāda tā kā nostalģija kaut kāda. Jo es taču te dienā, katru dienu, man liekas, šitais bija standarta vieta, kur brauc. Un vasarā te brauc. Vasarā uz šeit brauc un pa nakti te ir gulēs cik reizes.
iet uz jūru, tur peldēt, un tepatās tur cauri mežam var iziet uz jūru un peldēts pusdienas laikā, un filmēt video tur jūrā, TikTok, jā. Feini, nezinu, feini sajūta tāda, vecā labā skultīta. Cik forši, es jau biju aizmirsis, cik forši ir, ka tevi izkrauj ostā. Es jau šitādu ekstra biju aizmirsis. Es saku, visu laiku tagad pēdējā laikā pa vietējiem gateriem visādākiem muļājās, un kur pašam jākrauj. Un te pats savu ķeksīt, tevi izkrauj ostiņā, hops, rulēja atpakaļ tālāk. Es baigi sen nebiju klausījis, nevis baigi sen, bet es šito 5, Latvijas radio 5 visu laiku neklausos. Es klausos pārstāvā, tur SVH klausījos, vai tur kaut kā top radio uzliek, tur, skaties, kurā vietā Latvijas malā es esmu, kur ķer. Bet šito Latvijas radio 5 beigās normāls muzons, ir īpaši uz vakaru. Uz Dreika koncertu bijām ar sieviņu sen atpakaļ. Jā, raidījums labs, ar hip-hop raidījums kaut kāds ar Viesuli. Un īstenībā arī tiek normāli latviešu gabali arī tur, jā, kā jau es teicu, ne visi tur Ozolam jaunais gabals tur izskanēja, kurš tikai 12. naktī iznākšot. Bet Radio 5 ir tā privilēģija atskaņot viņu jau tagad vakarā. Jā, kāds pāris stundas, kopš brauc no skultas visu laiku iet šitais raidījums, hip-hop gabali, visādi labie jaunie. Tā kā kruti. Ko esam krautuvē, es vēl izbraucot no skultas, es domāju, jāizlaiž uz krautuvu, jāuzkraujās vēl šovakar, un tad rītā pamodīšos, un tad varam izvot uzreiz. Tagad, jo vairāk pulkstenis, tagad ir bez 14:09. Tagad es domāju, ka es kraušu kaut ko, kā tad, ka man gribās liecies taču mierā, nekādi koki. Tagad notiks olu mizošanas un TikTok rulējiens, vakar rulējiens un gulēt projām. Viss, es saku, 9:00 es vienkārši jūtu jau, nav, un viss es negribu vairāk, nav spēka, viss āmeni baznīcā. Metam nost kocīti un ejam krākt. Bet jā, tad arī es domāju, vai šovakar uzkraut, un tad es gribēju rīt ap 7 startēt, ne vēlāk kā 7. Jo es tās plānotājs, man rītdien visi apmēram jau saplānoja, kur es braukšu, cikos es būšu tur, šur, atpakaļ, forši piekdien, bums mājās. Un tāpēc, jā, es gribu 7, man vajag izbraukt jau no šejienes ar kravu, tā kā vai es krauju šovakar un rīt paguļu tur līdz 6:30, vai es rīt vienkārši ceļos stundu ātrāk, kas man nav problēma nekāda. Es labāk piecelšos rīt agrāk stundu un nekā tagad vēl kāpšu ārā kaut ko kraušanos, netaši liecies mierā, viss, negribu. Jā, tā kā tā, jā. Jā, tūlīt būsim krautuvītē, un es uzzināju, ka krautuvītē neviens te nebrauks vairāk šovakar, tad es te mierīgi arī varu ieriktēties pa nakti palikt. Jā, rīt no rīta celšos un sākšu krauties. Tā, jāpaskatās, vai normāli esmu nostājies. Jā, kā reiz krāviņu uzkraut. Ideāls, viss. Lienu iekšā, mizoju olas un mizoju gulēt. Tā kā tādas tās lietas, draugi mīļie, ar šo arī mēs nobeidzam šo video. Sorry, ka tik ilgi jāgaida. Bet, kā viņš ir, tā viņš ir. Un tiekamies nākošajā vidikā. Viss, davai, čau!